Šai video mēs stāstīsim par Eiropas Savienības tirdzniecības politiku, tās iespējām un izaicinājumiem Latvijai. Tāpat dalīsimies pieredze no tikšanās ar Eiropas parlamenta deputātu Rihardu Kolu. Tikšanās notika 16. janvārī Eiropas Savienības māja Rīga. Tā bija diskusija par starptautisku tirdzniecību un Eiropas parlamenta lomu lēmumu pieņemšanu. Rihards Kols ir Eiropas parlamenta deputāts, kurš strādā ārlietu un starptautiskas tirdzniecības komiteja. Viņš pārstāv Eiropas konservatīvu un reformistu grupu. Diskusijas laika tika runāts par Eiropas Savienības tirdzniecības nolīgumiem un to nozīmi dalību valstīm, tostarp Latvijā. Rihards Kols uzsvera, ka visi ES tirdzniecības līgumi ir devuši tikai ieguvumus – ekonomisku izaugsmi, jaunas darba vietas un plašākas tirgus Latvijas uzņēmumiem. Atvērtie tirgi ļauj Latvijas precēm un pakalpojumiem nonākt miljoniem patērētāju visa pasaulē, tādējādi palielinot uzņēmumu konkurētspēju. Vienlaikus Latvija ir svarīgi pielāgoties konkurenci un aizsargāt vietējos ražotājus globālajā tirgu. Mēs deputātam uzdevām jautājumu par Latvijas konkurētspēju tuvākos 5 gadus. Kā Latvijai ko darīt nākamos 5 gadus, lai kļūtu par konkurētspējīgāko Eiropas Savienības valsti? Atbildi jau īstenībā ne jau valsts ir tā, kas ir konkurētspējīga, bet mūsu uzņēmēji. Jo mūsu uzņēmēji būs konkurētspējīgāki Eiropas Savienībā un pasaulē, jo, protams, datos parādīsies, ka Latvija ir konkurētspējīga. Mēs esam konkurētspējīgi, mums ir zinošs darba tirgus, kvalificēts darba tirgus. Tas, kas mums ir jādara, jāizmanto tās iespējas, ko dod, pieņemsim, Eiropas Savienības brīvās tirdzniecības līgumu, jādod iespējas mūsu uzņēmumiem kāpināt eksportu, īpaši eksportu, kas ir ar augstu pievienotu vērtību produkcijai, un tāds mums ļoti daudz tehnoloģijas, informācija, komunikācija tehnoloģijas, un tas jau pēc tam arī parādīsies mūsu valsts bilancē, tātad eksporta spēja, tātad jauda, kādu mēs liekam, un tas jau nozīmēs attiecīgi vairāk darba vietu, un arī no šiem rādītājiem parādīsies, ka potenciāliem investoriem šī ir valsts, kurai ir vērts ieguldīt, tā ir konkurētspējīga attiecībā uz savu darba spēku, tās kvalifikāciju, bet arī par produkciju un inovācijām, ko tās spēj saražot. Tikšanās palīdzēja labāk saprast, kā Eiropas parlaments pieņem lēmumus un kā tiek ietekmē Latvijas ekonomiku un likumus. Šī pieredze parādīja, ka ES tirdzniecības politika sniedz Latvijai daudz iespēju, bet prasa arī atbildīgu un pārdomātu rīcību. Darija Ziļova, Timurs Manuhins. Arturs Krifko. Paldies par uzmanību!